Mēs atrodamies pie Kolizeja 1. gadsimta celtnes, kas ir pulcinājusi daudz tūkstošu skatītājus, kuri vēroja un raudzījās patiesībā ļoti skumjā notikumā, kas ir, kā cilvēka dzīvība un cilvēks kā persona patiesībā netiek cienīts, netiek novērtēts, bet gan ir tikai kā izklaides un asu izjūtu objekts. Vieta, kurā ir gājuši bojā daudz cilvēku, vieta, kurā ir nogalinājuši viens otru gladiatori, bet vieta, kurā ir miruši arī pirmie kristiešu mocekļi. Un tā ir vieta, kurā liek mums domāt vai atcerēties par to, ka cilvēks un cilvēka dzīve ir svēta, ka tā ir jāsargā. 5. Dieva bauslis ir tev nebūs nokaut. Tas nozīmē sargāt to, kas ir mūsu šī pirmā dzīve, jeb dzīvība pirms nākamās, kas ir mūžīgā dzīve. Un tas nozīmē ne tikai neatņemt dzīvību otram, bet arī rūpēties un sargāt pašiem savu un otra cilvēku veselību. Tādas tēmas kā aborti un eutanāzija ir jau vairākus gadu desmitus nodarbinājuši baznīcu, un baznīca atkārto atkal un atkal. Cilvēka dzīvība ir svēta, aizsargājuma no tās sākuma brīža mātes klēpī līdz pat dabīgai cilvēka nāvei, kas nozīmē, ka nav mums cilvēkiem tiesību nec pašiem, nec arī otram atņemt šo dāvanu. Un nevelti šī ir vieta, kuru jau vairākus gadu desmitus pāvesti ir izvēlējušies Lielās Piektdienas krusta ceļa stacijām. Šajā Kolizejā iekšā ir uzstādīts krusts. Mēs nevaram rīkoties viegliprātīgi, cietsirdīgi vai ļaunprātīgi. Tas nozīmē, ka Kolizejs ir kļuvis par vienu no Romas atraktīvākajiem un zināmākajiem objektiem, bet tas ir arī kā atgādinājums tam, ka cilvēki ir aicināti būt cilvēki. Cilvēki ir aicināti cienīt un sargāt vienam otru.